Šodien es vēlos aplūkot 3 jautājumus. Kāpēc šis karš starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu sākās? Kā šis karš beigsies? Un kas notiks pēc tam, kad šis karš beigsies? Lai atbildētu uz šiem 3 jautājumiem, mums ir jāapspriež mūsu realitātes daba un struktūra. Pirmā lieta, kas jums jāsaprot, un tas ir ļoti grūti, ir tā, ka mūsu pasaule ir halucinācija. Tā ir kolektīva fantāzija. Lai saprastu šo ideju, aplūkosim Platona alegoriju par alu. Šajā alā mēs esam dziļi zem zemes, un tur ir tumšs. Kāda gaisma ienāk, bet nedaudz. Mēs visi esam saķēdēti ķēdēs rindā. Un mēs esam aptuveni 1 miljons. Mēs sēžam uz grīdas, pieslēgti pie zemes. Mēs īsti nevaram pakustēties, mēs nevaram piecelties, mēs nevaram staigāt apkārt. Pat mūsu kakli ir saslēgti. Tātad mēs nevaram pagriezties un redzēt pasauli apkārt. Mēs visi, aptuveni miljons, sēžam un skatāmies uz sienu. Un šī siena ir tukša. Aiz mums ir liela uguns. Un ap šo uguni ir cilvēki. Mēs nezinām, kas viņi ir, bet viņi var brīvi kustēties. Un ko viņi dara? Viņi ņem lelles un atstaro tās uz sienas, radot ēnas. Un mēs esam apburti ar šīm ēnām, jo iepriekš mēs skatījāmies uz tukšu sienu, un tagad tur ir kustīgas ēnas, un mēs domājam, ka šīs ēnas ir īstas, jo nezinām neko labāku. Tātad mēs dodam tām vārdus. Mēs radām valodu, lai stāstītu stāstus par šīm ēnām. Un tā kļūst par mūsu kolektīvo realitāti. Citādi sakot, realitāte ir kolektīva apziņa. Kas patiesībā ir halucinācija. Ir dažas lietas par šo realitāti, kas mums jāpatur prātā. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi saprast, ka šo realitāti rada mūsu apziņa, mūsu iztēle, mūsu uztvere. Ne kāds cits, bet mēs paši. Citiem vārdiem sakot, bagātība sabiedrībā ir mūsu apziņas daudzums. Tas, cik daudz domu mēs ieguldam kaut kādā lietā. Piemēram, pieņemsim, ka es lūdzu jums izgatavot vāzi, lai pārdotu tirgū. Kamēr jūs gatavojat šo vāzi, ja jūs klausāties mūziku, tērzējat ar draugu, ja neesat pilnībā apzinīgs, fokusēts un uzmanīgs vāzes radīšanā, tā nebūs īpaši laba. Bet, ja jūs esat pilnībā koncentrējies uz to, lai radītu skaistāko vāzi, kādu vien varat, un neesat novērsts ar neko, tad šī vāze būs skaista un tātad vērtīgāka tirgū. Citiem vārdiem sakot, tieši mūsu apzinātā uzmanība rada bagātību šajā pasaulē, un tieši nauda, mūsu kapitāls, izvelk un uzglabā mūsu apziņu un pārvērš to bagātībā. Tas ir ļoti svarīgs jēdziens, ko lielākā daļa cilvēku nesaprot, bet jums tas ir jāsaprot, ja mēs vēlamies saprast pašas realitātes dabu. Šī realitāte ir strukturēta tā, lai izvilktu mūsu apziņu un radītu bagātību elitei, šiem cilvēkiem. Vēsturiski ir bijuši dažādi mehānismi, lai izvilktu un uzglabātu bagātību. Piemēram, reliģija. Padomājiet par piramīdām. Piramīdas Ēģiptē spēja fokusēt jūsu uzmanību un motivēt jūs veikt noteiktas darbības, iesaistīties reliģiskā pielūgsmē. Bet īstenībā tempļi. Tas ir viena veida kapitāls.
Vēl viens veids kapitāla, protams, ir stāstu ideja. Homērs. Homērs ir grieķu civilizācijas tēvs, jo viņš uzrakstīja Iliādu un Odiseju, kas spēja fokusēt cilvēku uzmanību un virzīt viņus uz lielām lietām. Tad mūsdienu pasaulē jums ir Bībele. Un galvenais mehānisms, lai izvilktu un uzglabātu bagātību mūsdienu pasaulē, protams, ir ASV dolārs. Bet tagad tiek radīts vēl viens spēks, lai aizstātu ASV dolāru. Un tas saucas mākslīgais intelekts. Vēlāk mēs apspriedīsim, ka patiesībā notiek karš par cilvēces dvēseli, par cilvēka apziņu starp ASV un dolāru, veco pasaules sistēmu un mākslīgo intelektu, jauno pasaules kārtību. Bet paturiet to prātā. Otrā lieta, kas jums jāizprot, ir tā, ka šie cilvēki, mēs nezinām, kas viņi ir, bet mēs zinām, ka viņi mūs nespiež neko darīt. Viņu nav pietiekami daudz. Viņu vara ir manipulācijā, viltībā un maldināšanā. Un mēs to zinām, jo kādā dienā, spēlējoties ar ķēdēm alā, kāda iemesla dēļ viens cilvēks nolemj, ziniet ko, man šķiet, ka tā nav īsta pasaule. Man šķiet, ka ārpus šīs alas ir kaut kas. Tātad viņš sāk maisīties ar ķēdēm un saprot, ka tās nav īstas ķēdes, tās ir tikai kā virves. Es varu tās vienkārši atbrīvot. Un šī lente ap kaklu, es to varu pārplēst. Viņš nezina, kāpēc viņš to dara, bet viņš to dara. Un kad viņš to izdara, viņiem pat nerūp, lai dara, ko grib. Tātad viņš atbrīvo sevi. Viņš ir akls, jo visu mūžu ir bijis tumsā, bet kaut kādā veidā viņš atpazīst, ka tur ir gaisma ārpus alas, un viņš ir pievilkts pie šīs gaismas. Viņš staigā, klupstot uz šo gaismu, un atkal viņi skatās. Mums nerūp, dari, ko gribi. Viņi viņu neaptur. Viņš iziet gaismā, un tad viņš ir ārā. Tīra gaisma. Viņš ir atstājis alu. Sākumā viņa acis sāp. Viņš cīnās, lai pārorientētos šajā jaunajā pasaulē, bet galu galā viņš iemīlas šajā pasaulē. Tā ir skaista pasaule, un viņam tās ir debesis. Un viņš saka, ak, Dievs, šī ir īstā pasaule. Ala ir viltus pasaule, ko mēs paši radījām. Ļaujiet man atgriezties tur un pastāstīt visiem patiesību. Un kad viņš atgriežas, viņi atkal neaiztiek viņu. Dari, ko tu gribi. Tātad tie, kas ir pie varas, jūs domājat, ka viņiem ir armija, ka viņiem ir maģija, ka viņi ir ļauni, bet patiesībā visa viņu vara balstās uz mūsu ticību viņu varai. Viņiem pašiem nav nekādas varas, izņemot manipulēt ar mums. To jums jāsaprot. Trešā lieta, kas jums jāsaprot, ir tā, ka kaut arī šī ir viltus pasaule, cilvēki to nezina. Viņi domā, ka tā ir īsta. Patiesībā viņi tic, ka tā ir tik īsta, ka viņi ir gatavi mirt par to. Tātad, kad šis cilvēks, kurš ir redzējis debesis, redzējis patiesību, atgriežas alā un saka, šīs ķēdes, kas jums ir, nav īstas. Mēs varam tās pārraut un aizbēgt uz īsto pasauli. Ja viņš uzdrošinās to pateikt, viņi kopā viņu nogalinās. Vai saprotat? Citiem vārdiem sakot, realitāte ir halucinācija. To radījām mēs paši, bet mēs iemīlamies tajā. Mēs esam tik psiholoģiski un emocionāli pieķērušies tai, ka ja kāds mums saka, ka tā ir viltus, mēs viņu par to nogalinām. Tātad šīs 3 lietas es vēlos, lai jūs paturat prātā, kamēr mēs pētām šo pasauli, jo mūsu pasaule patiesībā ir tikai Platona ala. Ļaujiet man parādīt, kā.